iepazinos ar konkrēto šiem 8 priekšlikumiem un ar iepriekš, kas ir izskanējis. Un tāpat laikā es katru nedēļu kopā ar kolēģiem analizēju, ko pieņem ministrs kabinets. Kādas lēmumus, kādas prasības, kādas jaunas programmas un sistēmas izstrādā. Man vienkārši jautājums mūsu analītiķiem, kas gatavo man pārskatu katru nedēļu, un mūsu frakcijas kolēģiem par to, vai tas veicina vai mazina birokrātiju. Un lielāko daļu atbildi ir tas, ka tas veicina birokrātiju, ka tas palielina jaunas prasības, uzliek jaunas pienākumus, atbildības, atskaites. Un tad mēs simboliski taisam maziem groziņiem, mēs kaut ko samazinām un pasniedzam to kā milzīgi, pagarināt mobīlo reklāmu atļauju termiņu. Milzīgs sasniegums birokrātijas mazināšanā. Kauda nav. Tieši tā tas arī ir. No vienas puses mēs simboliski mazumiņiem kaut ko darām. Paldies Enziņa kungam, kurš to dara. No otras puses valdība ar visu valdības vadītāju priekšgalā tikai veicina šo birokrātijas pieaugumu. Tas ir nožēlojami, kad mēs šobrīd pie tādas diskusijas esam un fundamentāli būs jāmaina pieeja ministra kabinetā. Ja mēs vienu lēmumu pieņemam, tad mums ir 2 lēmumi jāceļ.